mums ir pietiekoši labi spēki gan no teātriem, gan lielisks kora kolektīvs, kamēr viens no labākajiem mūsu koriem, kas piedalīties tādā sev neraksturīgā pasākumā, dejotāji un tā tālāk. Mēs centīsimies, kā mēs to parasti darām. Mēģināsim ar cilvēkiem atrast kopīgu valodu, ar viņiem kopā dziedāt un dejot. Tas ir mūsu uzdevums. Nekādas lielās mēs te problēmas nerisināsim. Par apkuru un tā tālāk. Lai mērs to. Ir absolūti skaidrs, ka vieta numur 1, kur svinēt Jāņus un Ligo, ir pie Daugavas. Tas ir skaidrs. Mūsu uzdevums ir padarīt, ka vieta numur 2 ir Rīga Krasnodara. Un esam bezgalīgi pateicīgi Paulakungam par to, ka šogad mums tas būs kopā ar Vītnāju koncertā programmu. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Jā, vai TV3 vai ir kāda pasākuma nagla kulminācija? Es negribētu teikt kulminācija. Tur mums ir pietiekoši populāri izpildītāji, ja, kas paši par sevi var iziet ārā uz publiku un izraisīt, es domāju, publikas simpātijas. Tie ir gan teātra aktieri, es te varu nosaukt, gan Dītu Lūriku, gan Mārtiņu Šekļevičs, gan Maņākovs, gan jaunais talantīgs aktieris un dziedātājs Jūlijs. Tad ir mana vecā vārda no manas jautrās jaunības laikiem Spanovskis, Pauls Andrs Bēziņš, kas strādā lieliskā publika, ja, un tā tālāk. Un tur ir kors, tur ir dejotāji, tur ir populāri estrādes dziedātāji, gan vecākā paudzes, gan jaunāki. Tā kā mums tur ir 3 stundas.